Katram sava virtuve. Visiem viena virtuve. Let's go. Nu, ko kārtējā? Kārtējā, bet negribas teikt noslēdzošā, jo patiesībā... Pirms pauzes, jā, cienījamie skatītāji, neliela pauzīte būs, jo ir tāds foršs nogrieznis, 10. epizode šodien. Jā. Un kur mēs esam? Mēs esam zem klājas Es ceru, ka jūs dzirdat tos putnus, kas... Kluso? Čirks. Zāles pļāvēs arī. Mēs esam zem ozola zariem, zem spēka koka. Jā, šis ir, es teiktu, tāds YouTube premium, jo mums šodien redzēs arī parasti, ka nav premiums. Mums ir ļoti daudz lietas sakritušas kopā. Tātad 4. maijs, kad mēs ierakstām, jūs šo redzat svētdienā 7:00 vakarā, bet 4. maijs Latvijas neatkarības atjaunošanas diena. Pareizi, jā. Latvija, par Latviju, Baltā Galdauts svētki, pareizi. Tieši tā, tas ir, man liekas, tu kā to nezināji, bet šis, man liekas, visi cilvēki šo dienu zina kā Baltā Galdauts svētki. Jā, un arī tieši viesis arī to teica, viņš man teica, tu vēl esi jauns, tāpēc tu nezini. Bet, jā, šodien gan Baltā Galdauts, gan arī hokeja krekli mums ir mugurā. Jā, paldies īstenībā mūsu elites hokeja līgas pārstāvim Artūram no Baložiem. Vikotrans arī, paldies par krekliņiem. Mēs varam šitā izdarīt, rekur, uz muguras rakstīts. Pagaidīšu arī savēju muguru. Nu, kaut ko redz. Ārturs Līmans, paldies tev par aprīkojumu. Kāpēc arī hokejs, un kāpēc ārā, kāpēc mēs fonā grilējam pie mums šodien viesos Ēriks Ozolapa. Dāmas un kungi. Sveiks, lai dzīvo. Sveiks, lai dzīvo. Es tūlīt pabeidzu precīzi. Un to, ko es tagad daru, un tad pēc tam parunāsim par to, ko es darīju pirms tam. Jā, precīzi, jā. Nu, Ēriks ir vēl šmorai foniņā. Pastīsimies arī, iegriezīsim kādu video, kas tur notiekās. Nevelti grilē, jo sezona ir atklāta. Ja smaržu varētu nodot, tāds, dārza aromāts. Patīkamais dārza aromāts. Jā, Ēriks tur vēl dažas minūtes pagrilēs, iekodīsim pa kādam gardumam. Te jau viņš arī vairāk varēs pastāstīt. Kas viņš ir un ko viņš dara? Jā. Šobrīd viņš morē kaut ko. Varbūt pasakām, kas mūsuprāt viņš ir? Jā, īstenībā mēs varam paskatīties. Tātad, kā jau ierasts, iesim cauri. Starp citu, jā, šoreiz mums gluži monitors nav uz galda, bet mēs caur telefonu. Mums ir balts Galdauts uz galda. Jā, jo scenārijs paliek līdzīgs kā parasti. Tās visas lietas neizpaliks skatītāji. Tā kā sagaidīsiet tur nedaudz tālāk, redzēsiet arī, protams, aktivitātes kā jau ierasts. Jā. Un īstenībā, kāpēc mums ir keponi un saulins, tas ir tāds, man liekas, hokejs prikoliņš. Jā, man liekas, ka visi hokeji arī. Bet tikai zini, kas ir prikoli hokejs, vienmēr staigājuši tā keponi. Jā, pareizi. Otrādi. Tas ir, man liekas, viņiem... Džek, es jau neko negribu teikt. Ir atšķirība viena. Tu vari staigāt keponis, kuru pusi gribi, bet tā kā mēs viņu nesājam. Tur uzreiz pa gabalu var redzēt. Ir. Redzīt, tu vari nesāt keponis aizmugur. Bet tu tāpat neizskatīsies pēc hokeja. Precīzi, es to arī gribēju teikt, kā jūs atšifrējat. Man ir krečs sportzālē viens fujeks, arī ar tādiem bišķi pagarākiem matiem, un viņam kepons vienmēr uz aizmuguri ir. Pilnīgi vienmēr. Un es netīšām dzirdēju, kā viņš citu runā par to, kā kurbadās spēlējuši uz laukumu. Bet tu zināji, ka viņš hokejs? Nu, viņš izskatās pēc hokejista. Un viņš tāds sāk stāstīt, man tāds skaidrs, taču hokejists. Jo, nevis viņus, bet jūs var redzēt pēc tā, ka, jā, keponi viņš uz muguru, bišķi garāki mati. Tikai mums kepons ir tā kā, zini, kad tu ilgi kaut ko dari, tev tur roka šķība kaut kāda paliek. Mums tā ir, mēs kepons, 6 gadu vecuma valkājam, tāpēc mums jau ir tā galva. Jo pieņemus formu. Pieņemus to formu. Kāda jums galvas forma kepona? Jā, jo man nav, jo es uz otru pusi pat nevilku. Nē, tas nav. Dievs, lūdzu, nevelc otru. Es vienreiz uzspēlēju hokeju tajā ziemā uz ledus laukos. Tev bija kepons tad tā ziemā? Nē, es mēģināju, bet man nesanāca. Neviens, ne otrs, ne kepons, ne hoķis. Bet jā, mūsu prāt, Ēriks ir hokejists, ja? Pirmām kārtām jau pieminēts, biznesmenis, pavārs un dzīves baudītājs. Povars praši vai povars? Kā ir tvojā profesija? Tu zini to video noteikti, Ēriks. Es nezinu. Ko tu stāsti? Cits internets viņam. Man kaut cits internets. Man tā, kad ieiet arī feedā, man tur... Labi, vecīt feedi, tad vēl nebija izdomāt. Tas video ir 20 gadus vecs. Kura gadu tu esi dzimis? 87. 87. gada modelis. Bet nākošais gadu liela svētki. Jā, bet man teica, ka krustmāte, man liekas, ka 40 gadus nedrīkstot svinēt. Jā, tā ir. Mums ir viens viesis Valdemārs, kurš bija arī
Viņš teica, ka savus 40 nesvinējušies. Jā, mēs redzējām storijos, Valdemār, kā tu viņus nesvinēji. Mēs tur viņam izskrējums sanācis. Viņam gačo uzstājās. Es svētkus nesvinēju. Bet, Viņš pamierīgo. Es arī Nekas biju. tāds. jā, nekas tāds vienkārši ar čomiem pasēdējām. Kāds nevar pārmest, Gačo arī tur ir čomos ar viņu. Tā kā īstenībā viņš nesameloja mums. Piemēram, ja man, piemēram, kāds čoms spēlētu akordonu, es būtu priecīgs, ka ģimenē viņš viņu var pazīpāt. Tā čaļ man ēdiens ir gatavs. Ideāli. Es viņu kaut kā... kā Daudz nāc, lai- galdu vietas nav, bet viņi kaut kā tādā pēc kārtīgām Rūmi. Mēs, lauku tradīcijām pārpildīsim šķīvis. Ai, Skatītāji arī noteikti ierakstiet komentāros. Varbūt mums ir jālien ārā no tā filozofa rezidents pagrabiņa. Te mums būs rībiņš, šampiņoni un paprika. Nāc, Emīl, tuvāk iefilmē. ko mēs oh darām my god. vispārībā. Te mums būs Cik labi smaržo. grilēts buffalo vistiņas. Es kaut kā mēs droši pa vienkāršo. Uz galda un pieķerties. Te- Bet neuztraucieties, skatītāji, mums mēs būs- nežlimbāsim visu. Te mums būs maizīte un kaut kāda cīsiņa arī. Vot pa studentu modai ar bišķi. To meitenēm dot. Kaut ko pa proša var bišķi arī. Un, protams, Bet te vēl palika, ko mēs varam background cilvēkiem iedot. mierīgi. Viņi arī Kaut ko šito- nolasam Tu domā, nost? mēs apēdīsim to? Es domāju, ka Bet zinot, cik garšīgs ir, es esmu par laimi, man ir bijis tas gods pie šitā te griliņa trāpīt. Tās barbecue ribiņas es pats speciāli pasūtīju, jo... Ir, jā. Finger licking good. Tā iedosim tiem, kas tur backgroundā. Atbalsts Jā, komandai. atbalsta komandā. Jā, man es uzkāpis manu vārdu. Jā. Tā atbalsta komanda. Atbalsta komanda, Atbalsta komanda, Ina. Es jums ieliku brodā tur visu kaut ko. Ķerat Jūs ciet. paši tiekt galā. Kas par YouTube prēmijum? Šis ir Spotify prēmijum. Tā čāri, ko mēs paņemam kaut ko, varbūt man jāpārsēt mikrofons. To viņi pārslēgsim, jā. Sadosim ciņus jums. Kravājies tas, ko es vēl gribēju teikt. Protams, CSOliņš. CSOls, paldies, kārtīgi reizi uzdzersim arī. Un šitā ir bezalko. tā reize, kad viņi der, nu tā kā perfekti, tas viņu, nu, dod parādi. Paņem, paskaties. Jā, vasaras hits. Cēsu lait, bezalko, protams. Ēriks, starp citu, tu jau arī tur minēji kaut ko. Es nāku pie mikrofona. Labi. Cimdi ir gadienā. Vajag? Nu, nevajag, es uzskatu, ka ar cimdiem roga zemi tikai. Reku tev arī, jā. Es nelietoju alkoholu. Bet tas ir bezalkoholiskais. Tas tā ir nulīte, jā. Nu, mēs Šito var. Mēs esam par drošību. Bez jokiem. Priekā. Ko? šeit Paldies. Paldies. Nogaršojam par ribiņai. Jā. Ielaižam animāciju un tad jau nešmaktināsim visu podcastu laiku. Bet tuvāk tur gan. Tuvāk? Es vēl šitik. Būtu Nu, labi. tā jau. Jā. Bet uzreiz dubultzots man būs. Tas mums visiem, izņemot Kārli. Es varu šitā runāt. Es tev varētu samelot, ka mēs viņu izgriezīsim. Kaut kā ar AI nevar uztaisīt. Ai. Ai, make me fit. Atgriežamies labi paēduši. Paldies tev, Erika. Burvīgi. Nu, Džeki veseli ēduši. Tas bija labs. Vajag vēl droši sazināties. Jā, Atbraukt starp ciemos. citu, par šitām visām lietām runājot. Tātad mums tā kā vienmēr visiem ir scenārijs. Jā, tad mēs teicām, ka tu esi hokejs, biznesmenis, pavārs, dzīves baudītājs un droši vien, ka daudz kas vēl ne. Un tad tas ir viss, tas, ko mēs prasām visiem viesiem, ir, kā tavuprāt liekas, kas tad tu esi? Situācijas. Es domāju, ka es esmu bijis sportists, kas joprojām sporto. Aizvakar piedalījos stipro skrējienā. Tas ir tāds labs Stiprinieks? Stiprinieks. Es esmu oficiāli uz veselu gadu tagad stiprinieks. Es noskrēju stipro skrējienu. Finišu sasniedzējiem. Tagad vairāk ar restorānu entrepreneurs un tāds privātāku, lielāku, mazāku pasākumu ēdienu gatavotājs tieši vairāk, kas ir ar griliem un tīri atklātām liesmām un tā. Specialitātes varbūt būs steiki, burgeri, šašliki, ribes. Un tas viens no maniem mīļākajiem notikumiem katru mēnesi ir tas Bunch barbecue pasākums, kas tagad arī būs 9. maijā. Eiropas dienā. Tas būs viena diena pēc kad iznāks šis podcasts. Bet jā, Eiropas dienā, sauksim to tā. Vienkārši tā iekrita katru mēnešu otrā sestdienu.
un vienkārši iekrita. Tad tas ir diena pirms podkāsta. Es ceru, ka jūs vakar bijāt. Jā, bija baigi labi. Bori, kā tu nonāci pie tā, ka jāiet ēdināšanas biznesā? Nu, tas īstenībā nāca diezgan dabiski. Jau no bērnības es esmu bijis blakus omītē, kas ļoti gatavoja, man mamma ļoti gatavo. Principā man ģimene ir tāda bijusi ļoti uz tu. Visi svētki bijuši pilnīgi galdiem. Un arī no bērnības omītēs bijis blakus palīdzējis gatavot pīrādziņus, rulēt un tā tālāk. Un tad, attiecīgi, spēlēt profesionālu hokeju, dzīvot ārzemēs. Es gribēju ēst to, ko es gribu, un attiecīgi sāku gatavot. Un tad vecākam paliekot izkristalizējās, kas man vairāk garšo, kas negaršo, kas vairāk sanāk, nesanāk. Un tad Amerikā, jā, dzīvojot, iemīlējos ļoti tieši ar to barbecue kultūru. Un tad viņu jau sanāk 8 gadus jau Latvijā mēs viņu piekopiet, jā, tā kā parādiet plašākām tautām. Parādām, kas ir brīskete, parādām, kas ir tāds kārtīgs īsts burgers, parādām, kas ir, ka var arī labāk uztaisīt nekā pirms tam. Lidmašīna. Tas tā kā pa govīm ir jāpasaka obligāti, ka ir jāpaskatās. Man patīk ceļot, bet es ceru, ka tā zīme, ka drīz jābrauc prom. Mēs Agnim sūtam vienmēr video, kad redz helikopteru vai lidmašīnu. Čaļiem tas vienmēr ir interesanti, man liekas. Tu kaut ko strādā darbā, dzirdi helīts, tad lec ārā. Salūts, helīts, salūts, sprāts. Obligāti. Protams. Un tie muļķi prasa, ko tu filmē? Helikopteru. Kāpēc tu nefilmē? Pieliec to soundtracku. Tīni no Rainbow. Jā, bet šī uzparikta arī, kas ir fonā uz automašīnas piekabes āķa uzmontējās grils. Tas arī, ja nemaldos Amerikā, tas ir tēmā, jo tur visiem ir pick-up traki un mīl gaļu. Tas ir, tāpēc arī saucās mans tas koncepts tailgate barbecue truck. Un principā tā arī ir Amerikā pirms futbola spēlēm, lieliem pasākumiem. Viņi jau brauc dienu agrāk, kempo. Un tad katram džipam uz āķi ir, vai širais ir tāds advancētāks, kas ir tā kā nolokāms uz sānu, citiem vienkārši tāds taisns. Un jā, tad viņi uz tā āķi uzliek tos grillus un grillē. Un es no turienes to iemācījos, un arī tāpat uzparakta ir no Amerikas nākus, no tādas firmas Hitchfire. Izskatās, ka tādu varētu arī taisīt no rokas Meksiju Bokulu. Protams, ir arī taisīts. Ir taisīts, jā? Ir taisīts, šautauts Meksiju Bokulu. Jo vēl arī tāda lieta, teiksim, tev ir tā biznesā un tā ēdināšanas biznesa pieredze, cik tev vispār šobrīd kopā ir kaut restorāni, kafejnīcas, lai kā viņus sauc, un tas, ko mēs vismaz es zinu, ir tā meksikāņu vieta, kas ir Matīs ielā. Jā. Ir latviešu vietiņa jūsu klusajā centrā. Tā ar nosaukumiem. Meksikāņu ir El Mercado. El Mercado ir meksikāņu. Jā. Jūsu ir restorāns. Jā. Tad savā dzimšanas dienā 18. aprīlī atvēra jūsu bārs, kas ir tieši blakus, kas strādā no ceturtdienas līdz sestdienai, bet vakaros. Forši tad ar latviešu twistu uzkodus un kokteļi. Un tad šis ceļojošais koncepts. Šis džipiņš. Pop-ups, tas manču projekts un attiecīgi šis ceļojošais koncepts, kurš brauc gan pie firmām, gan privātiem pasākumiem, dzimšanas dienas. Jo pirmais, man liekas, tā, kur es tevi tā pa lielam ieraudzīju šo džipu, bija pie mūsu kreklu saimnieka Artūra sievas jubilejā. Bet tur es nebiju ar džipu, tur es vienkārši grilēju. Vai tu vienkārši biji, jā? Es biju ar zivi grilējis un uz gaļu negrilēju. Bet jā, tas tāds, tad sanāk, kad ar tevi arī sazinoties, tu vari, ar tevi var vienoties, tu atbrauc. Mierīgi, jā, katrs pasākums ir plus mīnus individuāli un var vienoties, sazināties. Un cik tas, teiksim, maksimums cilvēku, ko tu var džipā apkalpot ir? Man bija 400 cilvēku. Tas ir vēl lielākais, ko es esmu darījis. Tas izklausās pēc, ja kādam vajag vairāk, tad jūsu kāzas, man liekas, ir par lielu. Vai dzimšanas dienā. Tas bija draugiem LV grupai, 10 Okay. gadu, Printful grupai, man liekas, 10 gadu jubilē vai cik. Kad bija draugos pēdējo reizi iegājis? Bez diršanas, ja godīgi, pagājušajā nedēļā vai aizpagājušajā. Ir vai ne? Tev ir, man ir aplikācija. Nē, tāpēc Statistika pačakoja. Nē. Ferma bija jānovāc. Nē, man tur stāv. Principā tas ir mans draugu klauds. Jo tur stāv visādas bildes un kaut kādi pieraksti. Ik pa laikam kaut ko nomušķirēt. Tur bija kaut kāds sentiments uznācis, kaut kāds bildes pastījos, kā es izjūtu jaunībā un kādus kaut ko
parakstījis. Tā kā jā, ko pagājušajā nedēļā. Man ir daži čomeri, ko mēs sarakstamies draugos. Mēs joprojām? Jā, mēs reizi... Rīt būsi darbā! mēs reizi pusgadā viens otram atbildam. Kur tu man rakstīji draugos? Minēt, tā ir paralēlā saraksts. Jā, mēs ikdienā sarakstamies, bet tie draugos, viņš tev prasa, kā iet, skaties tur 24. gada tur decembrī, un tad 25. gada jūlijā viņam atbild normāli, kā tev, tas ir tāds moments, jo es negribētu, lai draugi nomirst pavisam. Viņi ir forši. Par draugiem jārūpējas. Kurš grib, lai draugi nomirst? Parād man savu draugu. Es pateikšu, kad viņi nomirs. Nē, es ceru, ka viņi nenomirs. Nekad. Es ceru, ka vismaz viņi pabrīdinās, jo vajag izvēlēt. Reāli, ka 15 gadu man ir dzīves foto attēlu nav. Viņam arī jāapzinās, ka tur auga daudz latviešu. Izauga tur arī ģimenes daudz. Tie draugi gurķi toči fermā uzauga. Jā, daudz varbūt iedvesmojās par fermeriem. Tur tā lieta varbūt kā tagad to Eiropas naudas apgūst. Uzrakstiet komentāros, ir kāds pa īstu fermeri kļūst iedvesmojoties no draugu fermu. Saimnieks meklē sievu. Super. Klausies, ir šitā superīgi. Mums ir, es starp citu biju autošoseis komentēšanā pirms pāris dienām, tāpēc es pilnīgi sarkans un maskējos ar Biljam Cepurs. Bet sākās tiešām vasaras sezona, es to arī teicu organizatoriem. Paldies, jūs šitādi vasaru ieslēdzēt uz gonkām, un tāpat arī vasara sākusies ir pagalmiņos, tā kā mums. Kādi ir tavi ieteikumi, kuru grilējot? Mēs tikko nogaršojam sēnītes un visu pārējo, un tad jau pavērsās diskusija, ko vajag pareizāk darīt. Kā tu tur teici, šašliku nevajag tur pārāk sast un kopā vajag pagaidīt, lai ogles nomierinās. Ieteikums pāris vismaz pateikt skatītājiem. Tagad tās pērles. Pirmā pērle, es domāju, būs tāda, kad atceraties grilēšanas no sprints, tas ir maratons. Tam ir jābūt stipros skrējieni. Tam ir jābūt mierīgi, nevajag sasteigt neko, nevajag šašliku cept, kamēr vēl ogles ir ar liesmu. Pirmkārt, nevajag darīt to, ko tu nemāki darīt. Wow. Bet vienmēr ir tas fāteris, kuru kompānija vienmēr kādu izvēlās. Bet tad ļaujiet viņam darīt to darīt. Bet nevienmēr viņš māk, reizēm vienkārši izvēlās. Jā, citi pa fāteri kļūst 18 gados. Daini, ej, cep. Dainis jau ir pats atcepies kārtīgi. Nē, Dainis mācēja to, ja viņš sauc Aleks, es neuzticētos. Nē, zini kā, nemēģinot un neeksperimentējot, tu nekad nenonāksi kaut kur. Tā kā ir ok, varbūt labāk pirms gatavot citiem, varbūt pāris reizes. Paņem pa sev, pauztaisi. Pa sev ģimenei iedot testīgu. Jo tā kā es arī teicu iepriekš aizkadrā, kad es visu pagājušo vasaru cepu pa lielām uz restēm, grozot. Šašliku. Aiz restēm un stulbu ceļu. Nē, uz restēm. Un vakarā es pamēģināju uz iesmēm. Cits smeķis. Pagājuši cik gadi? Viens gads mājā, pagalmā cepju gaļu. Tu nebija iedomājies, ka uz iesmu ir jācep gaļu? Man iesma bija, bet kaut kās tās restis šķiet. Tāli jāiet pakaļ. Loģiskāk. Jo tas čals, kas izdomāja iesmas, viņš prīko pēc. Kad metāla stieņi mētājās, kāpēc resti izdomāja? Taču arī tā kā, loģiskāk, tā kā likās ērtāk un tā, bet... Visu tu nevar ar kauliem tik viegli uzsprost. Lai gan varu to patās droši vien. Starp kauliņu. Ir darīts? Protams. Redzēji? Tā. Ideāli. Šniki. Un ir. Reizi, ka es personīgi nezinu, ka viņas lietas vajadzīgas domāts ir. Ir jau kaut kādu zīvi iespējams. Bet problēma jau pats zina restē, viņi tev pielīp, apdeg, sadeg, un tu plēsi vaļā. Jā, Tad kāda jēga? Tad tu vienīgais kādu restes izmantoji, ja viņi uzliek plakanu un uz viņas tu kaut ko cep. Bet es tās saspiežamās restes, es neesmu nekad baigi bijis fans viņām. Tagad arī es ir jāatzīst, es kaut ko laikam nemāku, es ar tām restēm baigi nemāku. Laikam cept. Kāda būtu, pārslēdzoties no grila atpakaļ uz kafēnīcām, viens no jautājumiem, ko es redzu, ko Agnes ierakstīs, kāda būtu tā ideālā kafēnīca, vieta, stils un pasniegtie ēdieni? Tas tāds vairāk doma. Filozofisks dabas jautājums. Ko tu gribētu? Tev ir tev ir meksikāņu vieta, tev ir latviešu vieta, bet kaut kas tāds, ko tu konceptuāli, piemēram, ka tu redzīvot. Chicken biryani. Ķepa kaut kas tāds, kas vai nu maksā ar milzīgu naudu. Piemēram, mums bija ar vienu čomu doma, kad es gribētu klubu uztaisīt, kurā ir stikla grīdas. Tā kā, kur DJs spēlē? Nakts vidu un to ēd? Nē, stikla grīda un bez augšņas. Apakšā ir krokodīli, ķipa.
Tā kā aligatori un nav sienu, bet tur ir, teiksim, akvārijas un tur peld nāriņas. Tas ir nenormāli, kaut kāds utopisks. Īstas nāriņas, jā. Jā, īstas nāriņas. Tu esi laikam tik ekstrēmi neieieši. Es laikam sapņoju un ceru, ka es varēšu attaisīt atkal kārtīgi tad barbecue vietu, un tas viens no nosacījumiem būs, ka es gribu to mehānisko bulu pa vidu. Sen nav redzēt. Tādā koka Teksas stilā, bet ir tāds kārtīgs barbecue, bet jāpiemina bēdīgais. Šaubos, ka tas Latvijā tuvākos gadus būs iespējams, jo vienkārši mums nav cilvēki, lai vienkārši to barbecue uzturēt ir ļoti dārgi. Tas arī bija tas viens no iemesliem, kāpēc mēs manču uztaisījām par tādu kā pop-up. Nu, nevis mēs, it's all about me. viņš ir kā pop-up formāts vienreiz mēnesī, un vienreiz mēnesī tad sanāk tie vairāki simti cilvēki, viņi to izbauda, un ir jēga to darīt. Tas stundas, jo es sāku piekdienu no rīta, lai sestdienu pa dienas vidu vispār iedot ēdienu. Un reiķinu, ka tas ir jādara katru dienu non-stopā. Vismaz weekendos, principā tev jāsāk weekendas ceturtdienā un beidzās ir svētdienā bez gulēšanas. Tas izklausās pēc tusiņa. Un tā atdača viņam nav tik liela Latvijā, diemžēl cilvēku trūkuma dēļ, lai tas būtu ejoši. Un tāpēc, jā, es ceru, novēlu Latvijai, ka atgriezīsies visi šiem tūkstošiem cilvēku apakaļ Latvijā. Mēs varēsim dzīvot Latvijā, tā kā mēs dzīvojam agrāk, daudz cilvēkiem. Tad noteikti to uztaisīšu Latvijā, bet šobrīd es sapņoju par to, lai to izdarītu. Kādā citā valstī, grils un barbecue Latvijā, tas tev tāds varētu būt jājām zirdziņš, monopols? Baigi daudz nav tādas vietas, ne? Nu, šīdais es laikam vienīgais Baltijā, es nezinu, vai Eiropā vēl kādam ir Baltijā. Ja tev arī ir ieraksts komentāru. Jā, ja tev ir džips ar grilu. Atsūt bildi. Jā, paskatīsimies. bet tāda permanenta vieta, kas ir barbecue, tas ir mans sapnis atkal atvērt tādu un kaifot no darba. Tev pirmā vieta bija Purčikā, vai ne? Jā, Purčikā Madonas ielā 17, maziņš čūnīts. Starp citu var nopirkt no māti. Es tur biju kaut kāds dažas reizītes, tur vienmēr ieejot iekšā un iznākot ārā. Citi cilvēki zināja, kur tu esi bijis, jo tur smaržoja pēc drēbes pēc ēdiena. Bet kumpalās tikai smaržo. Bet tu padomā pats loģiski, kā tu vari nesmaržot? Tu cep uz atklātas liesmas, ir domi, tas nav iespējams. Tas tā kā iet smaržu veiklā un tur pēc kā nesmaržo. Sveiciens Douglasam. Douglas, ja tu mūs klausies, tev reicīgs vārds. Tāds pats kā veikalam. Ierakstu komentārā kāds Douglas vai pazīst. Īsto oriģinālo Douglas. Tā varētu būt tava mīļākā virtuve. Starp citu, es aizmirsu pierakstīt uzreiz arī pirms esmu aizmirsis. Es kaut kad esmu domājis un prasījis, iztēlosimies tādu absurdu scenāriju, ka tev ir jāpatur tikai viena veida virtuve savā dzīvē. Vai tā ir Āzijas virtuve vai Latvijas? Kuru tu paturētu? Steakhouse. Amerikas virtuve, principā. Barbecue steak, jā. Man negaršo ne dārziņi, ne augi, nekas. Bet tik uzgrilējām dārziņus. Bulciņas man vēl garšo baigi. Kā garšo. Kuras bulciņas garšīgākās Rīgā? Kurus tu varētu ieteikt? Mārtiņa Beķerē noteikti. Mārtiņa Beķerē? Klasika. Un cits atvēru, ja Mārtiņa Beķerē jūs skaties, atgriežat uz Brīvības ielas to vāverīt bulciņu. Fucking hell. Vienīgā vieta ir Imantā. Es nezinu, kāpēc viņi necep centrā. Tādi apaļa riekstiņi. Mārtiņ, ja tu klausies, tavā Beķerē. Mārtiņa Beķerē, ja tu klausies. Atgriežat vāverīt. Kad tas ir tavs mīļākais ēdiens, es pieļauju, ja? Kaut kāds, ribiņas, steiks un vāverīta. Klausies, no steikiem ir tā kā jēga maksāt nereāli daudz par vagu steigu, piemēram? Cik ļoti tavuprāt, tas ir top? Nē, man nē. Tas esmu ēdis, vai tas ir tā nauda pret to kaifu, ko es dabūju, noteikti nē. Es redzu iemeslu tam, kāpēc kādam tas liktos ekskluzīvi. Tas viss process, tas stāsts. Jā, tur maksā vairāk par to stāstu. Es saprotu, es vienkārši gaidīju kaut ko nereāli, kaut ko nenormālu. Bet, beigās tas laikam steiks. Beigās uzliek kečupu. Ja es esmu tik daudz to steiku sēdis, tad jā, tad principā, ja man ir jāmaksā tā, ka viņš ir mega mīksts, bet viņam nav tā garša, tāda, nezinu, tu paņem
izgriezumu, kas tas hang, ja diafragma, jā, viņam ir pilnīgi tāda cita īčīga garša, saprot, viņam ir garša rodās. Nu, tas vagi un vienkārši viņu tā... Okay. Marmoliņš. Viņš vienkārši to ķipa izkūst. Nu, man ir zobi. Es varu arī nokosties. Pats izkausēt. Nav problēma un izkausēt. Tāpēc, jā, maksāt par to, ka tev viņš izkūst mēles. Jā. Bet iesaku visiem, ja ir iespēja, noteikti viņu pagaršot, pamēģināt, lai katram savs viedoklis ir. Un es iesaku viņu pamēģināt, jo tas ir jāpamēģina. Tāpatās, kā es, teiksim, kolekcionēju ēdienus, es mēģinu maksimāli visu kaut ko pagaršot. Es nesaku, fuj, pirms neesmu pagaršojis. Pagaršojāt, attiecīgs var pateikt, garšīgs vai nav garšīgs. Un tāpēc arī iesaku pamēģināt to vagju. Nepavēlti, tas ir ļoti liels tirgus. Kur tu iesaki doties pamēģināt? Kur iegādāties steikus? Vagju var iegādāties pie Meat Me. Viņi ir, man liekas, šobrīd lielākie importētāji Latvijā no visas pasaules. Kas tā bija Herfords, ne? Kā viņš ir Herfords? Herfords ir, un tikko pilēs rokas, starp citu. Ātrāk runā. Tad Herfords, bet šautauts visi zina, ka Latvijā audzētais labākais lielops un steiki ir zemnieku saimniecība Pilslējās. Lūdzu. Ir steiku automāti pa visu Rīgu, pa visu Latviju droši pērkat ēd mājaslapā. Amazing. Jā, viņiem arī pie spīces ir, man liekas, 2 steiku aparāti. Pie spīces ir Meat Me aparāts. Meat Me ir pie spīces un klusajā centrā. Tāds labs prikals, kad kādreiz mums uz ielām bija telefona būdiņas. Tagad ir steika aparāti un zieda aparāti. Jā, sūdīgi nedzīvojam tomēr Latvijā. Jā. Un par to arī runājot, kā šis nāk no Amerikas. Tu esi pabijis arī Amerikā. Cik ilgi tu biji padzīvoji Amerikā? Kopā es laikam 5 vai 6 gadus esmu dzīvojis. Kāpēc? Hokejs. Kur tu tieši biji Amerikā? Visvairāk es biju Čikāgā, un tā Čikāga arī man tad mīļākā pilsēta. Vispār no visām pasaules pilsētām Čikāga laikam ir manējā. Čikāga, kurā štatā bija Čikāga? Teksas? Illinois. Tieši pa vidu, blakus Lielam ezeram. Vējainākā pilsēta pasaulē. Bija vējš? Liepāja? Daudz. Liepāja. Tur Ivo Fomins piedzima un vējš. Divi lietas. Viss. Nē, Liepājā ir mazliet mazāk vējš. 5 gadus Amerikā, kā gāja? Labi, labākie. Tāpēc tu esi iedvesmojies ar šiem amerikāņu auto, ne? Principā es pieaugu Amerikā, es aizbraucu kā kādā vecumā nepilngadīgs puika un atbraucu apakaļ kā mužiks. Jā, un attiecīgi pēc visi kaut kādas pieauguši cilvēki, tas kaut kādas vērtības, pamati un tādas lietas, es no turienes arī. Tā ir tā vide, kur es pieaugu. Tāpēc varbūt tā domāšana un skats uz dzīvi ir vairāk no tā spektra, nevis tik... Kā tu tur legāli varēji uzturēties to laiku? Tu bija sports? Toreiz bija vienalga. Toreiz, man liekas, bija vienalga. Nebija. Bija studentu vīza. Studentu vīza. Bija parastā vīza, pēc tam studentu vīza. Tu mēģināji zaļo karti izcelt tajā loterijā? Katru gadu mēģinu. Bet tagad Donalds ir parūpējies par to, ka otro gadu nav viņa. Tas tagad viņš kaitā sajūta, ka viņš tev iemet kopā ar meksikāņiem, piemēram, vienā tajā katlā. Sūdīgi, tic man. Jo, vispār latviešiem ir tāda īpašība, ka mums liekas, mēs esam viskrūtākie, vislabākie, visforšākie, bet objektīvi no tādas pirmās šķiras valsts paskaties, mēs esam tādi paši vien meksikāņi un negribu aizvainot nevienus rumāņus vai kaut ko, bet mēs viņiem liekamies trešā pasaules valsts. Tas, ka mums paveicies, varbūt mūsu aplītī mēs dzīvojam labākas dzīves nekā daudz kur, bet aizbrauc uz fucking Purčiku vai Ķengaragu, tic man. Viņiem visiem tāds teiks, vai ieeja TikTok laivā. Jā, tas, ko es ar kundzi ar vienu vakaru viņai parādīju, kas tur notiek. Tad tāds arī viņiem ir viedoklis, jo viņi arī ieeja TikTok laivā. Posīsimies, how do Latvia looks like? Čau visiem! Šodien ietāsim maliņu iesim rubīties. Diviem zobiem. Viņam iesprāsta čūska. Meitenē vai nē? What the fuck? Čūska. Snake, I'm a sneaky snake. Sneaky snake. Objektīvi. Mēs varam savu viedokli mainīt tur. Un ja mūs tur nevienmēr tik ļoti ielaiž iekšā, tad baigi grūti pamainīt. Bet viss ir katru reizi, kad es biju ārzemēs, tomēr es mēģināju pamainīt to viedokli par mums.
to labāko. Parādīt, kādi ir īstie latvieši. Kāda ir normāla Latvija? No ceturtdienas līdz svētdienai. Varu grillēt, varu negrillēt, kā vajag. Rītīgi vakar sagrillējāmies. Visi izgāja. Tu esi pabijis arī, man liekas, kaudzē citu valstu. Kā vispār ir tā dzīve? Tu esi redzējis vairākas valstis, bet tomēr Latvijā foršāk atgriezties un palikt vai vēl tomēr uz Tas kaut ir provokatīvs jautājums. Nezinu, Nē, vienalga droši. izdomā pats. Droši, bet mēs negriezīsim ārā neko. Vai tu sevi redzi dzīvojot pavisam citā valstī? Tāds, laikam, jautājums. Jā, es laikam vairāk un vairāk liecos to, ka es laikam vairāk redzu sevi dzīvojot citā Es negaidīju 4. maijā tad atbildi. Nē, Bet vismaz godīgi. nesaprotu nepareizi. jā. Es mīlu Latvijas, mīlu mūsu kultūru, es ļoti lepojos par to, ka esmu Latvijas, bet man drausmīgi griebjās, kas tur notiek. Numur 1, man ir ļoti žēl, ka ir iemesls, kāpēc tik daudz cilvēku brauc prom. Numur 2. Numur 3, ja agrāk vismaz Latvijā uz vasaru bija forši atbraukt, jo mums bija foršas vasaras, tad tagad, diemžēl, arī vasaras mums vairāk nav, jo viņas laik līst lietus. Jā, bet tas tāpēc, ka pagājušajā visi tie gadā angļi ir atgriezušies. Tāpēc, Liela daļa viņi atbrauc ar kaut kādu tomēr kā savu vecumu. jā, brauciet angļu projām. Nē, man tā liekas. Jo... Please leave. un zin kā, un galā ir tas, tomēr man tūlīt 40 nākamgad paliek. Un, es visu mūžu nevarēju tik daudz ceļot dēļ tā hokeja un tā. Un es kaut kāds lietas uz to, ka gribētu pamēģināt vismaz 1 gadu nodzīvot bez džempera. Ui, tas varētu būt labi. Šobrīd ļoti riskīgi. Principā es uzstādīju savu mērķi, tagad, kad kaut kādā Neviens džemperi? to, lai pavisam atgrieztos uz Latviju, ko es noteikti arī darīšu un plānoju novacot Latvijā. Vēl vienu gadu kaut kur pavadīt, kaut kur siltumā. Kur bez džemperiem. Kur var bez džemperiem. Kas tāds varētu būt tuvākais, tāds loģiskais? Tu gribētu Eiropas kaut kādā daļā? Nē, noteikti ne Eiropā. Nē, pārāk Fuj. Pārāk daudz ir atvērts. Ja godīgi, ja Eiropā, tad tikai un vienīgi Latvijā, jo mums tu vēl ir droši. Un tikko es lidoju uz Spāniju, spēlējot hokeju, es izgāju Frankfurtē ārā pastaigāties. Man likās, man reāli bija bail. Tur dirsā notiek. Tad Londonā tas pats, Zviedrijā tas pats. Man bail, ka līdz mums vēl atnāks. Mēs vēl tādi pēdējiem. Vienkārši mums pabalstu laikam nav. Jā, mums jau pabalstu tā laikam stāka nav tāda, lai viņi nevarētu dzīvot. Viņam augsts arī ir. Augsts un pabalstu. Tāpēc saku, ja kaut kur Eiropā, tad noteikti Latvijā. Okay. Jo visur citur baigi bīstam sāk palikt. Klau, vēl arī par to visām ceļošanas lietām ir tā, ka vai tev ir arī, teiksim, kādas idejas no turienes tā kā nākušas? Citām virtuvēm. Es ceļoju, lai pārēstu, principā. Es vienmēr, kad braucu uz tos ceļojumus, ieplānoju vismaz 2-3 ēdienreizes kaut kur inčīgās vietās. Bet tas arī diezgan saliekās kopā, jo tev ir El Mercado, kas ir meksikāņu virtuve, tad ir amerikāņu virtuve. Bet ir jūsu restorāns uz Albertijos, tā ir latviešu virtuve. Jā. Labs kombo sanāk. Pie tās domas es nonācu, var teikt, varētu esot ārzemēs. Būt, jā, esot ārzemēs, precīzi Prāgā. Prāga bija tas pēdējais punkts. Gribējās kartupele kotletu uzēt. Tagad pēdējais raidījumā Grieķijā, tad man sākās tā ideja, un Prāgā es pieliku punktu. Jo jebkurā normālā valstī aizbrauc, nesaku, ka Latvija nav normāla. Latvija ir labākā valsts pasaulē. Jebkurā valstī tu aizbrauc, tev nav jāmeklē vietējā ēdiena virtuve. Tie ir Prāgā, tev tur katru stūru, Grieķijā uz katru stūru, Turcija, katru stūru, visur tev ir vietējā ēdiena. Atbrauc uz Rīgu, tad sajūt, mēs esam sushi vai kebabu. Tad ir lidiņš. Tad ir lidiņš, kurā pirmais, ko tu ieraugi, ir lidiņa ašais, burgeri, sushi un frī kartupeļi. Un tā kā man tās telpas ir uz Alberta ielas, kas ir skaistākā Rīgas iela, tas diezgan likumsakrīgi nonāca līdz tam, ka tā ir tāda misija tiem ārzemniekiem bišķi parādīt, ka hei, mēs neesam vieni indieši. Jā. Un mums kebabs uz katru stūru. Chicken biryani. Un tas ir tas lielais iemesls. Un, protams, attiecīgi, redz, atvērtu nišas. Nevarēja iedomāties, ka Latvijas virtuve varētu būt koncepta vai nišas produkts. Jā, bet ir diemžēl mēs esam dadzīvojuši tik tālu, ka man ir kārtējais nišas produkts.
Tev ienāk klients, viņš ir kartuves kornā, tu nevari mājās uztaisīt mūsu ēdienu. Bet, nu, protams, tas citādāk restorānā. Bet tas, ko es iedomājos, es biju arī Teksasā, bija tas prieks, iesaku visiem vienreiz aizbraukt pāri jūrai, pāri okeānam. Aiz okeāna, jā. Un bija tieši, es arī saku, Teksasa, Dallas, tieši tāds Texas Ranger rajons. Un tas, ko es teicu čaļiem, es saku, jums te kebabs nav nekāds. Viņiem nav. Mēs Dallas apriņķī, es saku, kāpēc nav vēl Edgars Kroģers. Kebabus taisa, iet uz urā bizītes. Es domāju, kāpēc jums? Viņa uzrastiņš ir. Šautavs kebab faktori, Edgar. Un es domāju, čaļiem, es saku, kāpēc jūs paši neesat vēl būdiņu attaisījuši. Un es domāju, vai aiziet tas kebabs tur Dallasā vai ne. Viņiem ir līdzīgi. Priekš kām tur fucking amazing steak. Kāpēc tur kebabs? Kas, jā, Amerikā baigi tāds. Nu, ne, viņiem tuvākais ir viņu grieķu ēdiens. Viņi saucas uz euro. Gyros, bet viņi pa euro sauc. Okay. Un tas ir tuvākais, kas ir kebabam. Es tagad biju nesen Čikāgā. Tur kaut kas ķipa ir, bet es turien tā arī neaizbraucu. Bet es zinu, Losandželosā viņi tās švarmas taisa kaut kādi arābi. Bet tas nav viņu. Es nezinu, varbūt arī aizietu. Es nezinu, bet tas nav viņu. Tāpēc šādauts Kingu kebabam. Jā. Kas taisa visu amerikānisku un tā tālāk. Un es jau Kasparu nirdzinu, saku, Kaspar, tas ir vienīgais ar amerikāņu mašīnu, kas zina, kas ir kebabs. Jā, bet viņam krūtākais foodtrucks Latvijā noteikti. Kas tas ir? Tas dzeltenais autobus. Lielais. Jā? Jo. Cool. Labi. Nav sen nekur redzēts pilsētā, kodos pasākumos. Deģis darbs. Nē, arī iepriekš. Otro dienu silts laiks. Visur, teiksim, kodos festivālos, kur tu brauc. Bija viņš tikko vecrīgas festivālā 18. aprīlī bija. Tad es tur nebiju. Jo visur parasti ēdžu. Vienkārši tu neej nekur. Jā, fakts. Tur, kur es eju, tur ir kebabs. Tur Kroģers ir pārņēmis, viņam ir monopols. Viņam ir liela. Autosporta monopols. Diezgan mierīgi, jā. Tāpēc jau droši vien ir tāda tačka krūta. Pēc skaudība. Jā, viņš jau droši vien. Tāpēc jau arī nopirkt. Tāpēc jau brauc. Uz jūsu rēķina. Pa mūsu naudu braukā. Tu ņemiet vidējos pie lielajiem eģu pelnu piķi tikai. Jā. Nu, ko mēs tādā foršā, man liekas, noskaņojumā varam varbūt kādu spēli iegriezt? Jā, mēs varam. Es tieši gribēju teikt, ka pirms mēs griežamies pie nākamā topika, kas droši vien, ka būs arī hokejs. Mums ir katrā raidījumā kaut kāda spēle, mēs tur improvizējam, ir visādi pavērsieni bijuši, bet šī spēle, starp citu, ir bijusi vienā raidījumā, un man pat prasīja, mans draudzins māsa prasīja, kur var dabūt to spēli, kur var nopirkt, un mēs tiešām gribētu viņu iegriezt, un kaut kad drīz arī droši vien, ka varēs nopirkt, tā ir seju spēle. Uz galvas uzliksim tev bantīti, un ieliksim tev neredzot kaut kādu slavenu cilvēku, un jums kaut kā, un es šoreiz... Man nesen bija joksījā slavenu cilvēku. Latvijas šovu zvaigznes. Bet šajā sakarā es šoreiz nepiedalīšos, jo es jau pagājušais jūtos dīvaini, jo es tā kā jau zināju startā. Jā, Kārlis vienkārši taisiet to spēli. Jā, un jūs abi, Agnis toči nezinās, es pavērtēšu, kas jums ir uz pieres, un te es varbūt palīdzēšu. Salins jāņem nosjūt. Mums jāņem īstenībā, mums vajadzētu arī... Vienas 2 minūtes varbūt uzraujam. Uzraujam pa mazošu to te. Tā, nu man priekšā ir bildīts, es tagad domāju, vai es pats izdomāšu, ko jums likt. Kā jūs teicu, jā, tad es zinu, kas tur ir sagatavots, tāpēc jūs toši nezināt, tur viens aizgāja. Nu, lai arī tas bija tā toņās. Toņi ielikšu jums arī, kas tur ienāks man prātā, pastīšos. Jā. Turam acis ciet. Es pamēģināšu pievērt. Jā, es arī turu ciet pa godīgo. Ui, šis arī labs. Es atvēru vienu aci. Nē, neskaties. To redzēs, bet labi. Nu, vai šitā te darīsim, jā. Es parasti nekrāpjos spēlēs. Tikai spēlēs? Es spēlēju tikai runāju. Es par fair play. Jā. Tā. Hokejā spēlē, var krāpties? Baigi. Kaut kā. Var pa seju dabūt. Jūs varat krāpēties. Šito es lieku. Šitam tu, Erika, var skatīties, kas viņš ir. Un tu būsi. Tu būsi šitais. Aha. Es nevaru, tu baigi pretot. No maliņas iesprot. Bieži tā saka? No maliņas, no sāniņa. Ieslīdini. Tā, nu,
Tā, noteikumi ir vienkārši. Atbildi jā un nē. Jā, tev ir jāatmin, kas esi tu uz tavas pieres, un tev ir tu. Un tad jautājums tāds, jā, lai mēs te kopā varam teikt jā vai nē, un beigās tad ir, es teiktu, Kamēr ir jā, tikmēr tu uzdod jautājumus. Nē, tāpat mainamies. Nē, īstenībā. Nu, jā, kamēr ir jā, tikmēr tu turpini. Jā. Un kad ir nē, tad otrs. Un pieņemam tādu noteikumu, ka to gala atbildi tu vari 3 reizes šaut. Un ja nē? Un, ja nē, tad tu pakās beigās. Cik mēs jau tā mūžīgi arī varam. Tā parās viens pakāsīs. Tas, kas pakāš. Tas pirmais ko dara tas pakāš? Nu, neko. Mazgāt raukus. Beidz podkāstu. Labi, sāk viesis Ēriks pirmais tavs jau. Es esmu dzīvs. Jā. Es esmu vīrietis. Jā. Es esmu latvietis. Jā. Es esmu sportists. Jā. Veciem vierīgāk. Vispār tu esi sportists noteikti, jā. Latvietis arī? Aktīvs sportists. Nē. Laikam jau, ka nē. Tad ejam pie Agņa tālāk. Atceries, ko tu tur minēji. Vai es esmu sieviete? Nē. Atpakaļ. Tātad es esmu bijis profesionāls sportists. Noteikti. Vecums zem 40. Nē. Man liekas, ka nē. No. Nepārbaudīšu tagad, bet es teikšu, ka nē. Tad tagad 40, ja? Nu tā sanāk. Es esmu aktieris. Jā. Sakam, jā. Es esmu Jānis Skutelis. Nē. Tu jau izšāvi pirmo. Tas tik ātri nopietni ejam tālāk. Atceries tev vēl 2 šāvi. Es šobrīd esmu šovu biznesā iekšā. Nē. Sociālā tīkla nav šovu biznesa. Nē, es domāju, jā, viss kārtībā. Nē. Tā reāli nē. Tā Agni, tavs jautājums. Tā. Kas es biju vīrietis, ja? Tu minēji, ka sieviete, mēs teicām, nē, tas sanāk, jā. Deidem. Amerikā būtu 3 atbilžu varianti, laikam, nē? Esmu tā kā aktieris, vīrietis. Vai es esmu televīzijā? Jā, es domāju, ka jā. Okay. Televīzija. Ja galīgi nedomājies, es varu padomāt. Vai es esmu filmējies ugunsgrēkā? Nē. Man liekas, ka nē. Dājam pie Ērika apakaļ. Tātad sociālā tīkli un virs 40. Hokejs arī ir saistīts ar hokeju. Garām. Labs, tā. Padomā, tātad, aktieris kaut kur redzams diezgan populārs cilvēks. Šeit vispār nav nepopulārs cilvēks, bet šis ir diezgan ļoti populārs cilvēks. Diezgan ļoti populārs cilvēks. Varbūt pa vecumu pamēģini kaut ko. Nezinu precīzi, bet vismaz aptuveni. Es esmu zem 50. Jā. Izniekoju jautājumu. Es tā pastoties, man liekas, ka visi šeit ir zem 50 hints jums. Tālāk Ērikam jautājums. Tātad es pārstāvu vasaras sportu. Labs jautājums. Visu gadu to var darīt. Attiecīgi es teikšu jā. Tad zini iekštelpas sports. Jā. Sports basketbols? Nē. Nepareizi. Es esmu zem 50. Čalis zem 50. Good luck. Zem 50. Super aktieris, kas ir Čalis zem 50 televīzijā. Par izskatu mums padomā, kā viņš tur varētu izstīties. Nezinu, kas tev vispār. Kas tev... es tev nevaru prasīt vārdus, uzvārdus, tas pārāk jau bīstami. Kas manā prātā ir... Es nezinu, svētku epizode. Labi, tev vēl 2 šāvieni. Jā, man 2 šāvieni. Es teikšu, kurš tas te Valters Krauze. Nav. Es iedošu hintu, lai paliek bišķiņķīgāk. Krauzam vispār nav vairs 50 jau. Ir, jā. Tikko palika, man liekas. Jā, redzi. Vispār tu muļķis esi. Bet man liekas, ka šis džeks varētu būt mūsu vecuma. Man liekas, ka pat varbūt kaut kur ap manu gadu. Nav tricāru katrā ziņā. Bet ejam pie Ērika tagad. Pagais aizmirsu to. Es teicu, ka sportists iekštelpu, jā. Un tas nav basketbols. Ko tu vēl spēlē iekštelpā un kur mēs kādu varētu zināt? Aparātus. Ārā nav redzēts vēl neviens. Biznesa iespēja. Vasaras sezonā. Skandālos piedalās? Ir bijuši skandāli? Ir bijuši. Tie noteikti ir skandāli viņam pašam. Nē, bet ļoti labs minējums. Tā, tev vēl 2, jā. Šāvien. Man ir... Es teicu, prasīju basketbols, nebija basketbols. Pareizi, jā, arī fakts. Tev vēl viens minējums. Šāviens. Es teikšu tā, ka tas ir Lauris Zalāns.
Ļoti tuvu, bet Viņš zaudēja. tu zaudēji, bet paliekam tā kā ir. Bet turpinam ar Eriku. Varbūt tu arī zaudēsi. Skandāli iekštelpas, basketbols. Kurš tu vēl kakā podos? Īstenībā pods ir ļoti cieši saistīts ar viņu, jo viens tāds bija nolikts pie vienām durvīm vienreiz. Bija tāds incidents. Ainas Šlesers. Garām. Tā, viņš viņš agrāk bija kultūrists, man liekas, Ainārs Šlesers bija Kačuks, jā. Bet tev paliek vēl viens minējums, ja nemaldos. Jā, Agni, pat tavējos, es turpinām. Bonus drive. Bonus vienu tev es pušku iedodu. Nebūs. Nebūs. Lai paliek kā Eriks, vēl viens šāviens. Podi. Nu, tu vajag kaut kādu vēl hintu, kādi podi. Politika ir viņa pēc sporta aizvietoja politika. Vēl viens hints varētu būt tāds, ka... Iedis. Yes! Un tu, Agni, Esmu. esi Edgars Bāliņš. Atkal. Bija jau iepriekš? Jā. Ai, piedod, atvaino. Tāpēc man likās, Es nelikšu to pašu, jā? Jā, un tu Ai, liki. papados. Bet galvenais, ka Eriks uzvarēja. Super. Protams. Nu, šī tā seju spēle, pa ko cilvēki saka, viņi gribētu. Un tad man īstenībā saraksts jau ar 100 cilvēkiem, un tad mēs jau gatavojamies jau uz tirāžu kaut kādu. Bet, nu, tiksim skaidrībā. Hokejs ir nākamā tēma, tāpēc mēs esam hokeja kreklos. Tur tu esi pabijis diezgan daudz. Starp citu, mēs ar Emīlu, kurš arī entuziastiem ir pat ļoti piesaistīts, lai neteiktu vairāk pa ceļam parunājām. Viņš saka, jā, pačikoja statistiku. Un kaut kur tu esi gorējies kaut kādās hokeja komandās, un pat interesanti bija tas, ka, man liekas, ir kaut kāda komanda Spānijā. Portugāle, ne? Portugāle. Un tur pat nebija, vai tik nebija tā, ka tu biji tajā komandā tajā gadā, ka viņi čempi kaut kādu pacēla? Tu biji izveidošanā, Nebija. Jā, te bāmas kaut Bet, kā. bet tu biji pie izveidošanas. Bija izveidošanās uz Portugāles hokeja vēsturē pirmais profesionālais hokejists. Tur bija labs raksts īstenībā par to visu Portugāli, par to hokeju, par maksāšanu. Nemaksām. Nu, jā, bet tur, lai spēlētu kaut kādā tajā, laikam, līgā, tur vajadzēja būt kaut kādiem apmaksātajiem spēlētājiem un tā tālāk. Jums pat tur nebija halles savas, kaut ko tur būvēja. Halu joprojām nav. Diemžēl tur Eiropas fonda neiedeva to naudu tik, cik vajadzētu. Pēc tas viss bija nobremzējās, bet es ceru, ka viņi būs. Porto būs halle. Bet, lai attiecīgi promotētu to hokeju jau laicīgi Portugālē, tika izveidots hokeja klubs, HC Porto. Mēs spēlējam Spānijas līgā pret Spāņiem. Cik tur komandas ir aptuveni? Šodien bija 12 komandas, tā kā gandrīz divreiz vairāk nekā Latvijas virslīgā. Tas līmenis tur starp komandu, tur viena līga, vai ne? Tur viena līga, nu tas līmenis ir ļoti augstākā un zemākā komanda. Ir ļoti liela atšķirība, protams, bet 10-0. nu, domā pats, viņi spēlē šobrīd 2. divīzijā. Nu, tā kā tas nav ne augsts, ne zemes. Nu, hokeja jau sākam visur spēlēt. Tas tāds sports, kur pēc kaut kāda laika jau daudz mums izlīdzinās. Protams, tur nav tas elites līmeņa hokejs, bet es domāju, tādas top komandas, kas ir tur, kas noteikti nebijām mēs, nu, tādā Latvijas čempioni, viņi nebūtu pēdējie arī. Arī sanāk siltajās valstīs bišķi ko mākiem. Nu, rēķini, tur daudz ārzemnieku brauc turien, pirmkārt, visādi kanādieši, zviedri, kas dzīvo Spānijā, viņi turpina spēlēt. Strādā paralēli attālināt, vai arī kaut kādos, nezinu, Microsoft ir, teiksim, Barcelonā, jā, viņi tur spēlē. Tīri, tad viņš saucās semi-pro, tur arī čaļi saņem pa 2, pa 3 ir spēlētāji, kas saņem algas. Tas ir vairāk nekā lielākā daļa Latvijas hokejisti saņem. Un tad ir tādi, kas arī maksā par to. Tā kā tas plašums ir tik ļoti liels. Bet no mana personīgā skatu punkta, foršas var turpināt spēlēt, lidot no Latvijas ar draugiem turien. Decembrī un janvārī nepabūt kādu weekendiņu Latvijā. Tas ir katram latvietim labākais notikums. Otkārt, es daudz ko uzzinājis par Spāniju. Teiksim, zināju, ka Spānijā ir slepošanas kurorts. Nē. Nu, tagad kur tas zini? Pa sniegu un pa kalniem. Tur pie Andoras viņiem augšā kalni, viņiem slēpošanas trases ir. Sapratu, man doma ir, varbūt nākuši aizbraukt pamēģināt paslēpot Spāniju. Labs, to es toši nezinu. Nobraukt pilsētā lejā, tur jau 15 grādi. Izklausās tik ļoti dīvaini. Tā kā Kalifornijā. Lejā neslīd vairs. Kalifornijā tieši tas pats ir. Jā. Tu vari no rīta sērfot, vakarā iet uz kalnu. Es, kad biju Amerikā, es biju tieši Kalifornijā, Losandželosā.
Un tur bija tas moments, jā, ka tu esi pie okeāna, tev tur ir saulīte, silts un viss štelis notiek. 2 stundas pabrauc Viss ārā no pilsētas, jā, un tev ir kalni, kur ir sniegotas virsotnes, un tu vari darīt pilnīgi Ziemas prieks. Jā. Pikoties. Tieši tā. Klau, kā Latvija vispār kotējās hokejā? Sāksim, es gribu pieminēt tikko U18. Jā. Crazy. Ameriku paņēma. Apstākļu sakritība, viss sakrīt. Un tīpaši sapratu, U18 vispār, man liekas, tas ir grūtākais vecums, kurā uzvarēt tādus amerikāņus, kanādiešus, zviedrus. Pirmo reizi vēsturē mēs esam tik tālu tikuši U18. Protams, es domāju, ir ilgus laikus arī netiksim. Es noteikti novēlu, lai tiktu. Bet te bija tiešām nenormālāka apstākļu sakritība. Nav ko runāt. Apstākļu sakritība paveicās, labi nospēlēja, vārdsargs noķēra, iemeta gols, iekrita, amerikāņi nevarēja iemest. Pasties, vārdu metienu atšķirība bija, man liekas, 14. Jā, 50. Reiz 3 bija, jā. Tur arī ir tā līmeņa atšķirība, bet rezultāts ir rezultāts, kā ir, tā ir, un tas ir amazing, ka tā bija. Un tikai var lepoties un priecāties par čaļiem. Manuprāt, bišķi pietrūka, lai pat līdz finālam tiktu. Principā viens metiens. Tas ir hokeja skaistums. Ja viņi būtu dabūjuši bronzu pirmdienu, tāpat jau bija brīva. Jā, būtu otrā diena brīva. Pārceltā brīvdiena. Iedomājies 2 bronzas un 2 pirmdienas. Bija jābūt bronzai. Bija pelnījuši. Bet zin kā, protams, apetīti rodas augot, objektīvi bija jāpriecājas, kad esam tik tālu un vispār cieņu malači. Izdalot kaut vai iedzīvotāju skaitu uz hokeju. Mēs esam fenomens. Nereāli, visaugstāk, jā. Mūsu hokejs pasaules mērogā ir principā fenomens. Te tas moments, ko mēs iepriekš pieskārāmies, kā ārzemnieki meklē Latviju, tas parasti notiek pēc kaut kādām spēlēm, ja, kur mēs uzvaram kādu lielu komandu. Where is Latvia? Ja, un tad viņi tiktu kā iet laivā, un viņi redz kaut kādas 3 zobainas čūskas. Jā, un tad viņi tā nopietni. Čūska? Viņam liekas, ka visi hokejs jau sobinā. Visi hokejs tiktu laivā sēž. Nav neviens latvijas, kas nav hokeja spēlējis. Izbijušās. Te ir tas moments, jā, kad kā, varbūt latvieši, kas dzer tiktu laivos, nedariet to. Vismaz pēc atbildīgām spēlēm, kad mēs uzvaram, jā. Lai mūs atrod tādus tīrus un skaistus. Jā, ko sēži, tur plēni kaut kā tā kā aizies Zviedrijā vai Norvēģijā, pasties tiktu kā smūka, visi sēž tur pa skaistu. Mums ieeju. Mēģina sakot kādu. Tūskas tādi. Kādas prognozes čempionātam? Es nezinu, mēs sastāvs izziņās, man liekas, nebija izziņoju sastāvu. Man liekas, gala sastāvs nav, man liekas. Nav, jā. Izziņos, vakar bija spēle vēl. Bet jā, kaut kā lielās zvaigznes nebūs kaut kāds tur, jā. Dažus mums tur kaut kas gribētu plūsties. Man liekas, ka pēdējo reizi, kad bija visas lielās zvaigznes, tas bija tikko šosezon. Jā, tas, man liekas, tik krūts sastāvs arī nekad nav bijis un iespējams arī nekad nebūs. Bet ir jādod jau mums tā. Nākošais olimpiskajās spēlēs. Pareizi. Bet Par šīm? Būs un bronzu jau mēs arī nedabujām ar mega lielajām zvaigznēm. Bronzu dabūja pilnīgi gandrīz puskomanda bija vispār pirmo reizi spēlē izlasē. Jādod ne jaunajiem. Jau vienmēr zvaigznes nospēlē komanda, nospēlē vēlme, apstākļu sakritības. Bronzas gadā mums viss krita iekšā. Katru gadu mums ir to nekrīt. Mētam nekrīt. Rekur likumsakarīgi. Mums sakrita tikām līdz bronzai. Forši. Ir vēl īstenībā tas tiktu kā. Mēs tiktu pieminam ļoti daudz tāds, es nezinu, Gunča viņu sauc tāds. Gunča. Par hokeju tāds profesionāls, viņam viedokļu līderis. Guntars Paste? Laikam tas dušīgs. Smilts, viņš zemžēl nav ar mums. Nē, tad cits. Karač, vakar vēl liek. Viņš vēl liek, jā. Nē, viņš Pastes Viģiks vēl joprojām liek. Bet labi. Tāds dušīgs, un viņš stāstīja par to, kā mums tur izies, kurā, kā latvieši vienmēr, šitos mēs paņemsim, tur šitos mēs arī brīvi apspēlēsim, uz Zviedriju mēs nospēlēsim punktā, Karača. Un viņš tā ļoti pasmējās par to visu, kā mēs, kad uz vieglajām komandām mēs to uzvarēsim, jā, bet ir sanāk reizēm vienkārši otrādāk. Tas ir, bet hokejā pret sūdīgām komandām vienmēr ir grūtāk spēlēt. Tāpēc arī lūk ir rezultāts, kāpēc mēs vinējam tās stiprās un zaudējam sūdīgajiem. Kāda ir tā vispār atmosfēra? Kas mums ir grupā šogad?
Nē, es tam vēl pieslēdzies. Kā teiksim, vēl ir 2 nedēļas līdz Es hokejam. pamēģināšu. Pēc tam, Pēc podkāstā pirms nedēļa. spēlēm īstenībā, kā mums ir, nu, nevis mums, bet jums hokejistiem, ir tas baigais uztraukums, vai tu izai ārā kā uz... Tu neesi cilvēks normāls, ja tu neuztraucies par kaut ko. Protams, tev ir mandrāža pirms spēles, vai viņi ir svarīgāki, nesvarīgāki. Mandrāža ir visiem, bet tikko kā tu uzkāp uz tā ledus, pirmie 2 soļi, tad jau aiziet. Okay. Bet par to uztraukumu, jo man ir autošosejā tā, ka es esmu bilnīgs bālējs, te gribās apvemties, kad tu brauc vēl uz startu, bet tikko kā izgaies luksafors vispār, pilnīgi vienalga. To aizmirs, un tāpat arī tikko kā uzkāp. Tikko kā ir iemetieni, nu pat, ja tu neesi starta pieciniekā, tu sēdi uz beņķīša, tev vēl ir mandrāža. Jā. Bet tu uzliec pāri, saproti, uzreiz pārsādzās smadzenes, visu tu jau esi spēlē iekšā. Hokejs ir tik ātrs un dinamisks, ka nav baigi laika tam. Tev nav laika domāt. Kā jūs trenējat izturību? Skriešana, kaut kādas, vai tīri ledus? Principā, izturība tas ir ļoti daudz vieglietīga skriešana, tas ir crossfitiem līdzīgi treniņi. Tagad, protams, tie treniņi un tā gatavošanās palikusi daudz gudrāka, mērķiecīgāka, bet individuālāka, īpaši vasarās. Bet kad es augu, tur mums bija tās nometnes Kandavās, skriešanas pa smilšu kalniem lejām. Principā visu uz zemes. Visu, ko tu izdari uz zemītes, to pēc tam pārliec uz ledus. Un tad tie pirmie ledus treniņi ir sajūta, it kā tev būtu kāds kāju vietā cementmaisis iedevis 2, un tu slido, ne tu nūju var paturēt, ne tu kājas var pakustināt. Bet tad tu ieslidos, iekšā, izej no tās bedres, un tad jau paliek. Jo, principā, hokeja sezonas laikā tev nav baigi laika daudz kaut ko pielikt fizuhā, jo tev tās spēles tik daudz. Tad tā teorija ir tāda, cik lielu tu to balonu vasarā uzpūt, tik viņš tev lēnāk garā pūšās. Okay. Par vēl hokeju Latvijā. Kas mums šobrīd vispār ir? Mums ir teiksim, augstākais pakāpiens ir izlasē. Izlasē. Izlasē, jā. Ir virslīga. Okay, cits nav. Augstākais ir izlase, bet vispār hokejā cik ir līgas entuziastos? 9, 10? Tas, Džeki, es negribu apvainot. Saki? Tas nav hokejs, it's a beer league. Amatieris es biju. Amatieris ir spēlētājs, kas nevar nodrošināt visu mūžu ar algu. Jā, tad tu esi amatieris. Labi, kuras tā ir alus līga. Ļoti labi, pilnīgi loģiski. Es tā arī pieņemu, ka pēdējā līgā droši vien, ka es knapi māku slidot. Visdrīzāk. Tas ir ļoti labi, ka entuziasts to dara. Bet es varu patieši to par elites divīziju. Daudziem liek domāt, ka viņi ir hokejisti. Tas ir jau pareizi. Bet kuras tad ir tās, kas ir hokejs? Tā ir virslīga? Principā mums viena virslīga ir, un tad ir, es nezinu, vai ir vēl tā otrā līga. Viņi agrāk bija studenti, bija otrā līga. Ir vēl otrā līga, jā. Kas saucās pirmā līga, ja? Tas vienmēr ir mulsinoši. Es arī spēlēju to pilnu laiku, tur 3 periodus. Es to spēlēju stundu, cik laiks sanāca, tik sanāca. Elites divīzija EHL-ā. Tas neskaitās? Viņi arī stundu spēlē. Bet tas skaitās hokejs? Bet tas skaitās? Viņš ir tuvāk hokejai. Tur daudz forši čaļi, daudziem ir skills. Jā. Un daudz ir beiguši arī hokeju. Jo man liekas, ka tur EHL-ā manuprāt, tādās līgās tev jāiet kaifot, bet ja tu draudi viens otram liekas, tas ir pat traki, bet kaut kur ir jāizlādējās, kaut kur ir jādara tas, un labi, ka elites vispār entuziastos vismaz aizliegt tie spēka paņēmieni, jo zini, cilvēki ir dažādi, un cilvēkiem galvas traumas dažādas, cilvēkiem attiecības ģimenēs ir dažādas, un var notikt dažādi incidenti, ja tas netiks kontrolēts, kas arī bijuši ir, kad, saprot, tev sūdīga diena. Jāiet izrubīties. Aizies izrubīties tagad. Un viņš iet uz to hokeja lākumu un mērķi, viņš baņi kādam sadauzīt. Bro, tev rīt uz darbu jāiet. Viņam pie sievas jāiet. Sieva tam arī uz darbu jāiet. Tur kaut kāds advokāts iedomājās. Tur viens tāds nedabūjis no sievas. Kas ir? Nā, viņam tikko bija pagājuši. Abas komandas izkāvās, man arī Džeki rekurs stāstīja. Es uzskatu, tur bija fucking jālaiž iekšā krimināla atbildība. Bez vispār žēlstības. Tas nav normāli. Tas ir hobijs, sports, alus līga, jā, ok, augsts intensitātes un tā tālāk.
Bet tas, varbūt man nepopulārs viedoklis, bet man liekas, that shit's out of control. Jā, globāli arī izklausās loģiski, es arī tam piekrītu. Nu, iedomājies, es tagad autošosijā nopirku Nāktu rūpītos. mašīnu. Ir arī tā. Nē, rūpītos un Bija Sīkas pieredzi. Bija sākumā, es varu pastāstīt, Sik, nu. parādījās tā 325 klases, nu jau es nezinu, gadu 6, 7, man liekas, viņa riņķi ir. Un pirmie gadi bija traki, nu bija tā, ka gandrīz līdz robakiem. Tā nav izdzīvošanas skola. Jā, un iebrauc čalis, un viņš bremzē uz to līkumu, un tu jau esi spoguļos, es pats pasties un mutes smelā, jo viņš tā kā spēlē. Zini, kā, ka tur taustiņiem brauc, un tu zini, ka tu pret viņu atdaroties būs ātrāks. Un tāda arī cilvēki bija dzīvē, un tas viss par laimi arī nosēdās, un tagad ir ļoti kvalitīvs tās gongs. Izkristalizējies viss. Izkristalizējas ļoti, jo tie cilvēki, kas tev var pateikt godīgi, ir pāris, kas šitā darīja, un viņus tiešām tā ienīda, ka viņi paši saprata beidzot, ka jāiet prom un arī pazūd. Nu, es saku, manuprāt, tas, kas ir jādara, ir jāatgādina bez mazliet pirms katras spēles tiem čaļiem. Šī ir alus līga, it's for fun, un dzīvē nekas nemainīsies. Tu vinēji šodien vai zaudēsi. Protams, ir forši uzvarēt, protams, ir forši adrenalīns, azarts, viss ir amazing, bet citi pretēji cilvēku veselību, ja tu par to nesņem naudu un to no apdrošināšanas, tas nav tā vērts un tas nav jādara. Un galā, cik ir notikumi bijuši, kad ir kaut kādas traumas ieskriet bortā un cilvēki paliek ratiņkrāsos profesionālā hokejā, kur cilvēki māks lidot. Tad šeit, kur ir varbūt tas skills nav tik liels un ir tā saknē agresija, centies kādam parādīt, notikt nelaimes gadījums. Nu, dod Dievs, lai nav tāda nelaimes gadījuma, bet ir, manuprāt, jāatgādina gan savā starpā visiem. Mēs šeit atnācām iedzert aliņu un stundu uzspēlēt uz rezultātu hoķīt ar čomiem pret citiem čomiem. Un pēc tam iedzert vēl vienu aliņu. Pat nerunāt par to, pat nav jāpārunā tā spēle. Kurš ir Tobi? Es uzskatu, cik pat tablo nav jāslēdz iekšā. Tas ir kontrolēts dīķinieks. Nu. Ideāli. Visu šīs nots arī... Jā, tāds arī man gribējies. Sarunas beidzās. Beigt ar to. Skatāmies par latviešiem šogad. Tālāk mums tas arī, ko mēs piekopām jau startā pavisam netīšām, atceries portāls Spoki bija. Ja viņš atcerās draugiem vēl, tad viņš atcerās Spoku roku rokā. Jā, Un mēs visiem atrodam pilnīgi random testu, un tev ir iekrits tests, kurš saucās, vai zini atbildes uz šiem jautājumiem par dažādām tēmām. Jo tu tāds plašs profils speciālists. Jā, un tā kā es tā piemeklēju, domāju, Pavārs, hokejists, dzīves baudītājs. Mākslas kolekcionārs. Tā, uzreiz ejam gaisā, es arī iefilmēšu no telefona, tā kā mums no monitora pēc tam palaidīsim skatītājiem. Pirmais jautājums, cik kāršu ir standarta kavā? 3 varianti, nesteidzies, mierīgāk kauboji. Cik kāršu ir standarta kavā bez džokeriem? Tātad 3 varianti, 48, 52, 56. Bez džokeriem. 52. Pareizi. Ejam tālāk. Kurš ir vienīgais pāra pirmskaitlis? 8, 2 vai 10? Kurš ir vienīgais pāra pirmskaitlis? Tātad skaitlis, kas ir pāra, bet pirmskaitlis. Loading. Jā. 8, 2 vai 10. Tātad 8, 2 vai 10. Kurš ir 10, jo 10 ir 2 cipari. garām? Pareizi atbild 2. Trešais jautājums. Man tas pāris sačakrēja prāt. Cik kāju ir Omāram? Omārs pieļauj, ka Tev to vajag zināt. 6, 8, 10. 8. Nepareizi 10. 10. Tas nav oktopus. Viņš tu brauks pārbaudīt. Uzzvan Omāram. Tā, kura vienīgā valsts atrodas gan Atlantijas, gan Indijas okeāna krastā? Tātad apvienotie Arābu Emirāti, ASV vai Dienvidāfrikas Republika? Dienvidāfrikas Republika. Pareizi. Labi. Točs paceļojas ir. Kurā gadā tika izlaista pirmā Bārbija? 1959, 69 vai 79? Tikko bija. Tikko bija. 79, 69, 69. 69? Smūgs skaidrs. Nepareizi. 59. 69 Tikko bija, jo tikko bija baigi, kad tā filma bija. Kaut kāds Filma bija Bārbijas. cik tur gadu jubilē. Tālāk. Tobi. Baigrei. Tas nav mūsu suns. Bet var jūs, ka mēs esam Mārupē, bija lidmašīnas, motoroleri, suņi, putni. Tu ir tomāts un gurķis kāds. Tālāk, 6. jautājums. Kāds dzīvnieks izaudzināja Remu un Romulu? Es nav nejausmas. Kas ir Remu? Nezinu. Mērkaķis, čūska vai vilks? Kāds dzīvnieks izaudzināja? Mērkaķis, čūska vai vilks?
Romu? Romu radīja. Tad vilka. Čūska. Čūska? Nepareizi, vilks. Gandrīz jau uzmanēja. 7. jautājums, kāda ir aptuvenā pi vērtība? 1,67, 3,14 vai 9,8? Vidējais. Pareizi, pi jāzina. Jā, jo fórumos, ka tu nevari lamāties vārdu pideres, raksta 3,14 un tad filtra. Jā, vecīt. 3,14 daras, un visi zina, kā tu man nosauc par 3,14 daras? Ai. 8. jautājums. Nevajag. 8. Es lamājos. Kā sauc princi Hariju? Harolds, Henrijs vai Harijs? Harijs. Kā sauc princi Harijs? Ja? Nepareizi, Henrijs! What the fuck? 9. Kurā gadā Nīls Armstrongs uzkāpa uz mēnesi? 64., 69. vai 74. Es esmu tas, kas uzskata, ka nevienā gadā. Ak, tu esi šitas. Fakti neuzkāpa. Tāpēc, ka tu nebija. Bet vajag atbildēt uz jautājumu. Nav, tas ir nekorekts. 64, 69 vai 74. Tad Atkal tas ir smukas. 64. Nepareizi, 69. Atkal 69. Cik planētu ir savas sistēmā? 7, 8, 9. 9. Nepareizi, 8. Tā, izpildījis testu 3 no 10. Tu esi absolūti sliktākais mūsu sezonā. Bet man bija absolūti grūtākais. Tev bija īstenībā godīgi, tev arī bija Tu visgrūtāk. zināji, kāda atbilde? Ne, šeit? nu, dažas. Tās, kuras es nezināju. Zini, kā daram? Tā kā līdz lietus arī maucam ar, mums jau palielam arī noslēgums nāk klāt. Griežam banānu? Vai? Ko? Tas arī ir visiem pastāstīt. Tu paņemsi? Vai es paņemšu? Pastāstu. Es aiziešu, paņemšu. Es tieši šorīt dušā nebiju baigi labi. Tev nav banāns savs jāgriež muļķi. Tev mēs iedosim. Tā tad spēle ir visiem viena. Varbūt tu esi redzējis, ka šovos tev ir dots šitas te aparāts, un tev ar nazu viņš ir jāpārgriež ideāli uz pusēm. Un mēs nosveram pēc tam atšķirību. Tā, Un nosveram, mēs iziesim cauri top 10 tūņi arī, kāda ir bijusi. Uzlaic, cik viņš sver vispār. Pastamies. Pateik uzfilmēt. Tev paņem telefonu uzfilmē. Šito visu. Agni. Tūlīt. Ieslēdzās? Ir Pīles tur jau izmainīs svaru tūņā. Sņimai. Sņimāju. Povars praši vai povars. Es esmu pārsteigts, ka nezinu to video. Mums vajadzēs viņu Tā, parādīt. 167. Labi. Tātad es domāju, ka tā prātīgi līdz galam negriez galdā, tu dieva dēļ nesagriez ievu mūsu Tikai tūņās šitā vai arī pazīst. šitā? Tu vari griezt kā tu Var jebkā, es arī teicu, neviens vēl šitā nav griezis. Ārprāts, tu to darīsi tiešām, vai šāds mums būs? Baigi grūti, sūtīgs nāc. Paņem savējo. Labi, nē. Bet nāzes viens visiem īstenībā nevajadzētu ļaut Jā. viņam citu griezt. Viņš jau tagad ir pavārkodas. Vismaz 40 gadnieki lika uz pirksta. Pasties, viņš jau zināja pats, ka tā Jā. jādara. Es speciāli izvēlējos to tādu grūtāku banānu, jo tev tā kā tu bieži griez kaut kādas lietas, manuprāt. O, Ir. ideāli. Tā, nu, un liec vienu virsū. Uzliec vienu, pastamies, kas tur ir. Netrāpīja. Jā? Cik ir? 89. Un otru? 77. Ok. Nu jā. Tūņās sareģināsim, cik procenti un iziesim. 89 un 77? Tā. 89 jā, un 77. Tūlīt 12 gramus. Tā. Procents. Mums jā. Tas, tā, kur man palika. 89 plus 97, jā, un 12 pret 186. 167. Nē, 167. Būs skriens. Hop, točno? Nu, labi. un hop. 83, 85. 12 pret 167 reiz 100, tā tad 7,18% pieraksti. Un tad iziesim cauri top 10. Viņš ir pēdējais. Bet es tagad to griezu pareizi. Cik tu rakstīji? Nu, to tu Cik varēsi 7,16. Tagad ir pareizi. Jā, nu tā. Ejam cauri rezultātiem. Tā tad 10. vieta Eriks Ozolāpā. Apsveicam Labi. tevi. Jābūt pirmajam. Bija jābūt, iziesim cauri pārējiem. Vēlreiz prieks, ka jūs skaties, skatītāji. Prieks par tiem visiem, kas ir bijuši. Tā tad 9. vieta. Mums ir Matīs Budovskis ar 6,66%. 8. vieta Dīdis Melderis 6,25. Jānis Vanks 7. vietā 5,9%. Māris Hals Gaugars 2,56.
Toms Barons Lūģis 1,6%. Dāna, Riga baby, Klausies. Izsārova 1,27%. Matīs spēle 0,8%. Valdemārs Siliņš 0,7%. Un tu zini, kas ir pirmajā vietā? Sanda Dejus. Sanda Dejus 0%. Varam uzplaudēt bišķi Sandai, klausies. Brutāli. Es esmu absolūti Sandas Dejas fans. Tieši. Vēl vairāk lepojos par viņu. Sanda. Mēs noteikti parūpēsimies par kādu balviņu Jā, aizsūtīt. un kas Sandai. bija arī interesanti pēc mūsu filmēšanas podkāsta piekdienas vakarā. Viņa sestdien bija pie tevis, man liekas, sestdien vai svētdien. Sēždien, dzimšanas diena. Viņa bija ēst pie pareizi. tevis. Jā, viņa lika protams. storijos, un man bija tāds, kāre, kur viens viesis pie nākošā. Nu, mēs tā padodam stafetes viens otru. Jā, mums tā īsmā tā ir gājis. Stafetīgi. Stafetīgi, Bet, principā, viss, ko es varu pateikt, var redzēt, kas kaut ko dzīvē sver un kas pa dzīvi uz čuju mauc. Jā, bet pavārs vissūdīgāk pārgriezt to banānu. Pēc kā es uz garšu eju. Jā, bet zini, kāpēc Sanda pārgriez tik precīzi? Viņa jau pirms griešanas teica, oi, padoš šurp, man brālis ir visu bērnību, mēs esam dalījuši šitās končas. Viņa vēl zina, ko teica, ja ir konča to papīrīt, kurš laizīs. Un tas ir fakts, es arī zinu, brālis. Tas sanāca Sandas akcents laizīs. Nu, mēs no viena gala esam draugs. Nu, protams, no Madonas. Laizīs. A, tu esi no Rīgas tīri? Protams, es esmu īsts, tīrs rīdzinieks. Tad tu vari par to akcentu blatot. Protams, Lai gan tev klausies, a čoms vai čoms? Čoms. Vot. Un daudz rīdznieks saka čoms, un es to nekad nepiedošu nevienam. Tas kaut kā dīvaini. Čoms. Kāpēc? Čoms, Es daudz vispār saka nesaku čoms. ne Kas tev čoms. čoms? Novembris? Nē, es nesaku ne čoms, ne čoms. Fujaks. Tas ir Fujaks. Normāls fujaks. Fujaks. Vai nu fujaks ir loks, vai nu fujaks ir normāls? Nē, nu kā, Normāls fujaks. vai mēs varam iepīt kādā teikumā. Es seju bračkām, seju čomiem. Ar čomiem. Nu, tā ir čomiem, vai ne? Un ir daudz, un es nesaprotu, varat Nē, komentēt. es neesmu tas Novembris. Novembris. A, man novembrī čomam dzimšanas diena. Ej ārā. Ej projām Ej, uzreiz. svini. Ej, svini jau. Mēs novembrī ar čomiem nosvinējām kaut ko. Jā. Tā ir superīgi. Jo ola ir tikai olai un ozolapa. Rojā arī. Un ozolam. Rohe, jā. Ozolap. Roja. Mēs attāli radnieki, es jau ozoliņš arī esmu tur ko netālis bijis. Laikam. Man vajadzēja būt lapiņam. Tad būtu ozoliņš, ozolapa un lapiņš. Ai, burvīgi, nereāls prieks paklausīties visādas tavas piedzīvojumus. Noteikti visiem. Kā mēs tagad darām? Tev var sazināties, kur? Instagramā? Ja kāds grib dabūt garšīgas ribiņas pasākumā savā. Instagramā, Facebookā vai jums, lai uzrakstu. Atrast tevi var kā Eriks Ozols. Var man droši atrast mierīgi. Es domāju, Tu neslēpies? Latvijā visus var atrast. Es domāju, Latvijā viss zina, kas ir Eriks Ozols. Latvijā jebkuru cilvēku var Tu atrast. zini, ko īsumā daudz rāda par to, kad tev ieraksta internetā? Nē. Ļoti daudz par hokeju ir. Un ir Nu, no tā arī ir visvairāk raksti. Jā. Ar to arī ir visvairāk raksti. Gan Latvijā, gan ārzemēs ar hokeju tur arī viņi ir bijuši. Es jau neesmu. Un tad ir vēl dzeltenās preses daudz. Tas jau nav pa mani. Nu, tur ir tavs vārds parādās, bet bildes nav tavs. Vārds ir, Jā. bilde nav. Jā. Un, Erika, kā arī katram mūsu viesim Vienmēr ir dāvaniņa. vienmēr ir dāvana, kuru mēs piemeklējam speciāli. Ir tāda, ir mums atbalstītāju. Labi trāpījāt šito. Es jau redzu. Vot, malacis. Jā. Agnim Cepams, viņš to individuāli pats Tā bija atrada. blītkošanas somiņa. Tā ir Tā nebija rakstīts. Tā ir augstums soma. Augstums Jā. somiņa. Es jau redzu. Bet vispār īstenībā mums ir jāsaka paldies mūsu atbalstītājiem. Banānu spēlē mūsu Bāga atbalstītājiem. stop. Plīn, te rakstīs, ka nevar tieši uz blītkošanu ņemt. Bet es neblītkoju. Viena lieta, ko es nesaprotu, ir blītkošana. Jā, Jā, tā ir salīgs. augstuma, siltuma soma. Augstums soma. ja? Tev ir jānopērk pašam Termosoma. Jā, tev pašam jānopērk būs elementi. Man ir. Lidlā, nu tad, ja tad ir. Un iekšā, protams, vēl no mūsu atbalstītājiem tas pats, ko tu jau tikko malkoji, Tas cēsi ir laitiņš. līmenīt, Un papildus vēl viens bezalko standartiņš. Šis, starp citu, šis aliņš ir taisīts alkoholisks un noņemts no alkohola. Viņš ir nevis gatavots bezalkoholisks, bet viņam ir noņemts no alkohola. Kā viņi to izņem, to tirgu atsevišķi pēc tam? Laikam. Jā. Viņi jādod kādam citam. Viņš, viņš arī garšo pēc alus. Pēc īsta, nu, viņam nav noteikti. tāda bezalkoholiskā alu piegarša. Viņš ir Super, es tā kā tagad alkoholu nelietoju. un vēl viena Ideāli, lieta. man vēl aizies pagaidām. ļoti labi.
Un vēl viena lieta. Un kas ir vēl interesanti, mums arī viena no atbalstītājiem, starp citu, banānu griešana, arī Maksīma Ārubas griešana te padās netālu. Un tu kā pavārs arī vajadzēs aizbraukt uz vēl vienu valsti Mārupi un notestēt vēl vienu virtuvi. Maksīma Ārupi dažādi forši ēdieni, tur dāvankarti. Oi, super, man garšo paēst, man garšo pabaudīt. Suši, burgerīši. Viss kaut kas tur ir. Ideāli. Tepat kaimiņos, teiksim tā. Nu, tad būs vēl viens iemesls atbraukt. Jā, un Somar paliek tev. Un dāvaniņa, jā. Nav maisā, bet... Man patīk dāvans. Dāvans jāmāk pieņemt. Jā. Un dot. Un citiem jāmāk Pieņem. Paldies, liels paldies, Džeki, ka uzaicinājāt. Gaidu jūs ciemos. Mēs brauksim noteikti. Es gribu uz jūsu aiziet. Man gribās tur nobaudīt. Pie jumsīm. Pie jumsīm. Bet Eriks, sorry, es uz Emīlu skatos. Pirms tu dodies prom, dažas lietiņas. Divas. Viens novēlējums. Novēlējums no Novēlējums. Tas bija tāds gulbenes novēlējums. Novēlējums no tautas. Viena lieta, ko tu visiem skatītājiem, klausītājiem gribētu pateikt no sevis, kā jebko. Skatītājiem novēl beidzat skaust, beidzat ienīst viens otru, jo latvietim jāpārstāj ēst desertā otrs latvietis. Sākat cienīt un priecāties viens par otru, tikai tā mēs paliksim labāki. Un jums es novēlu to, lai ir ne tikai 10 sērijas, bet vismaz 10 sezonas. Labi. Izcili. Jā. Un nobeigumā skatiens, kurā mēs varētu, šitajā kamerā skaties. Skaties kamerā, tev jāpasaka. Kameras matrī. Jāpasaka, kā tevi sauc. Un kameras matrī. Pasaka, kā tevi sauc, un šī ir ņirktuve. Tātad man sauc Ēriks Ozolapa, un šī ir ņirktuve. Čau, man sauc Ēriks Ozolapa, un šī ir ņirktuve. Viss apos, super! Vēl viens, šī epizode iznāks svētdien. Bonus track. Jā, šis iznāks svētdien. Un tad mēs pēc tam mēs izdomāsim. Jā, un tad mēs dosim ziņu, jo mēs tad vasaras, teiksim, brīvlaiciņu varbūt tad liela. Tāpēc, ja jūs ļoti gribat, lai mēs šito ātrāk turpinam darīt, rakstiet komentārā, ko jūs gribat redzēt nākamajā. Jā, arī ierastēt, jo mums pagaidām ir miglā, bet jūs iedosiet skaidru zīmi, tad debesis skaidrosies un varēsim starp citu, Ēriks teica, laika apstākļi ir tādi, kādi esat jūs paši, kā jūs uzvedaties. Kā jūs esat pelnījuši. Kā jūs esat pelnījuši un redzat lietas tikai bišķiņu Nemaz tik slikti mēs neesam. Ideāli. To jau mums iedeva vienkārši, lai redzētu, vai mēs esam gatavi jaunajām izaicinājumiem. Rekā mums ir 3 jauni lietu sargi mēs esam gatavi. Super. Paldies un tiekamies. Čau. Lai laba vasara visiem. Yesā. Katram sava virtuve. Visiem viena virtuve.